Nu, sveicināts pie Dieva vārda, un šodien mēs ļoti nozīmīgu skatīsimies nodarbību, un tātad šī ir dziedināšanas semināra 7. nodarbība, un es ceru, rīt būs 8. šī laikā vai šī etapā pēdējā. Ja tas kungs vēlēs, tad mēs turpināsim runāt arī nākošajā gadā, janvārī. Bet tātad šodien un rīt ļoti svarīgas nodarbības, tā kā, ka varētu teikt, kad savilkt kopā visu, ko mēs esam mācījušies iepriekš, visās šajās no 1. līdz 6. nodarbībai, par to, kas mēs esam, kas mums pieder, un šodien sagatavojies saņemt savu dziedināšanu. Es šodien gribu dalīties no savas sirds pilnuma par to, ko Dievs man personīgi atklāja, un tas bija vakar, kad es lasīju grāmatu Christ the Healer, kas ir F.F. Bosforta grāmata, un viņš jau savu skrējienu ir noskrējis un jau godībā, bet brīnišķīgs Dievu kalps, un daudz cilvēkus ir redzējis dziedinātus tūkstošiem savā kalpošanā. Un tātad es dalīšos no tā pilnuma, ko Dievs man ir atklājis šodien, un rīt tātad šī etapā pēdējās nodarbības. Tu noteikti padalies ar kādu savā laika joslā. Vēl es tev gribu sacīt, ka tev ir brīnišķīga iespēja, ka tieši šodienā vēl nebūs ielikts, bet tātad jau sestdien vai svētdien YouTube kanālā tu varēsi redzēt visas šīs 8 nodarbības River Rīga YouTube kanālā. Un vēl gribu tev skubināt, ja tu esi svētīts no šī Dieva vārda, tad turpini pateikties Dievam par to arī ar savu ziedojumu. Tas ir starp tevi un to kungu, un viņš redz tavu sirdi, kuru tu stādi debesu valstībā, tādējādi arī atbalstot Dieva darbu šeit Latvijā, gan ar to, ka tu pasaki Dievam paldies par dzīvo Dievu vārdu, gan arī atbalstot Dievu darbu Latvijā. Un tas ir, varbūt, ja tu ierakstīsi tātad bankā, varbūt, ka nesaucās tieši draudzi, varbūt reliģiskā organizācija River Rīga, ja, bet tas ir pilnīgi tas pats, un konta numurs, un arī pat, kas no citām zemēm Swift konts tur ir uzrakstīts. Un pirms mēs sākam šo nopietno, šo svarīgo nodarbību, tad mēs lūksim. Mīļais kungs, es tev pateicos par katru vienu, kurš ir piesaistījies šī brīdī ar savu ticību un ar savu sagaidīšanu, un es pateicos, ka nāk dziedināšana, fiziskajā ķermenī nāk dziedināšana, nāk tava atklāsme par tavu vārdu, jo mēs esam būvējuši jau šajās dienās, un arī pat, kurš ir pieslēdzies pirmo reizi. Kungs, es lūdzu, lai nāk tava atklāsme, tavs perfektais plāns katra viena mūsu dzīvē, ko tu mums esi sagatavojis, ka mēs nestaigājam tajā mazumiņā, ko tu esi sagatavojis, bet visā pilnumā, ko tu esi atpircis, ko tu esi Golgātā samaksājis, lai mēs šī dzīvē varētu to piedzīvot, un īpaši dziedināšanu savam fiziskajam ķermenim. Un es tev pateicos jau tagad par katru dziedināto šīs pusstundas laikā Jēzus vārdā, un dod arī man žēlastību šo vārdu mācīt un atbilstoši pateikt to, ko tu esi atklājis manā sirdī. Tēvs, es tev dodu visu slavu un godu par visiem rezultātiem Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs tātad skatāmies iesākot no Jesajas grāmatas. Tā ir vecajā derībā Jesajas grāmata, un viss Dieva vārds ir pravietisks un iedvesmots. Viss Dieva vārds. Viss Dieva vārds ir kā sēkla. Un tad paskatīsimies divas vietas. Gan tas, kas ir rakstīts vecajā derībā, gan kā arī ir atsauce par to pašu jaunajā derībā. Jesajas 53. nodaļa, 4. un 5. pāns. Būtu ļoti labi, ja tev būtu kāds rakstāmais un kāda vieta, kur pierakstīt, vai arī tu vienlaicīgi varbūt vari telefonā to rakstīt, jo tās ir ļoti svarīgas atslēgas lietas, ko mēs redzēsim, ka dziedinājums attiecās tieši arī uz fizisko ķermeni. Daudzi to aizskaidro prom, ka tas ir tikai garam, bet šeit es gribu tieši tev parādīt, lai tev nāk atklāsme par to, ka dziedināšana ir tieši tavam fiziskam ķermenim. Tātad tas ir teikts par Jēzu, pravietisks vārds, Jesajas 53, 4. un 5. pāns. Taču viņš, Jēzus,
nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš, Jēzus, bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Un tas jau būtu skaidrs, tas ir par pestīšanu. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Paskatīsimies šeit tos divus vārdus, kas ir 4. pantā. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Ja paskatāmies ebreju valodā šos oriģinālu vārdus, sērgas un ciešanas. Sērgas, tas ir vārds choli, viņš rakstās choli. Tas nozīmē slimības. Slimības, fiziskas slimības. Mazliet vēlāk došu tev atsauci, kur tu varēsi paskatīties līdzīgas rakstu vietas, kur ir minēts šis pats vārds. Tieši oriģināla valodā šis pats vārds, kas nozīmē slimības. Otrs vārds, kurš mums tiek tulkots kā ciešanas, tas ir ebreju vārds makob. Tā arī rakstās makob, un tas nozīmē sāpes. Sāpes. Un, protams, 5. pāntā ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Fiziskais dziedinājums mūsu ķermenim caur viņa sasisto miesu, ko viņš ieguva, viņu spīdzinot ar tām romiešu pātagām pirms krustā sišanas. Un tātad šis vārds choli vai holi varbūt, vai šoli, vai kā viņi izrunātu, kas nozīmē slimības. Es ātri nosaukšu šīs rakstu vietas, un ja tevi interesē, tad pieraksti, un tās visas attiecās uz fizisko slimību, kur ir minēts citās rakstu vietās, jo mēs Bībeli skaidrojam ar Bībeli. Tātad 5. Mūzus 7:15, 28. nodaļa 61. 1. ķēniņu 17:17, 2. ķēniņu 1:2 pāns, kā arī 8. nodaļa 8. pāns, 2. laiku 16:12 pāns, 21. nodaļa 15. un vēl citas rakstu vietas. Otrs vārds, kas ir makob, kas nozīmē sāpes, tur citas rakstu vietas vēl. Ījaba 14:22, 33. nodaļa 19. un vēl citas rakstu vietas. Šeit mēs, ja skatāmies latviešu tulkojumā, ir teikts, taču, ja, bet pareizāk būtu patiesi, tātad tā ir, visdievvārds ir patiesi, bet šeit īpaši uzsvērts. Patiesi, viņš nesa mūsu, tātad, sērgu vietā jābūt slimības un nesa mūsu sāpes. Tā būtu jābūt. Patiesi viņš nesa mūsu slimības un, kā citā vietā teikts, uzņēmās. Arī tā mēs varētu teikt. Un uzņēmās mūsu sāpes. Un tā atsauce ir Mateja evaņģēlijā 8, 16 un 17. Un, kad vakars metās, tie atved pie viņa, pie Jēzus, daudzus vēlna apsēstus, un viņš ļaunos garus izdzina ar vārdu, un dziedināja visus sērdzīgos, lai piepildītos Jesajas vārdi, tātad tie vārdi, ko mēs nu pat lasījām, ka viņš nesa mūsu sāpes, viņš nesa mūsu slimības, lai piepildītos tie vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Tātad, te mēs varam redzēt iepriekšējā pāntā, ka Jēzus dziedināja cilvēkus no fiziskajām kaitēm, lai piepildītos tas, ko Jesai ir sacījis. Tātad Jesai pravietoja, ka Jēzus dziedinās mūs caur savām brūcēm, un šeit Mateja evaņģēlijā tas tieši piepildās, ka Jēzus dziedina cilvēkus, kā jaunajā latviešu tulkojumā tur ir teikts neveselos, tas jau precīzāk. Viņš dziedina no viņu slimībām.
Tātad visās iepriekšējās nodarbībās mēs runājām par to, kā mums sevi ir jāierauga, kā mums uz sevi ir jāskatās, ka mēs esam pilnīgi jauns radījums. Mēs neesam tā kā, kad ir divas kategorijas cilvēki. Ir parastie cilvēki un tad ir kristieši. Ir tie, kas ir atpirkti ar Jēzus dārgajām asinīm. Es gribētu to izlasīt, tas ir ļoti spēcīgs vārds. 1. Pētera 1, 18 un 19. 1. Pētera 1, 18 un 19. Jūs zināt, ka ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, atpirkti no savas aplamās dzīves mantotas no tēviem. Tur viņš precīzi domā par mūsu grēka dabu, un tas arī ietver to, bet es gribu pasvītrot šo, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Mēs esam atpirkti, mēs esam izpirkti no visa tā, kas ir grēka sekas, ar dārgajām, bezvainīgajām, slava tev, Jēzu, Jēzus Kristus dārgajām asinīm. Saka, es esmu izpirkts, es esmu atpirkts. Mēs esam pilnīgi citādāka radība. Mēs esam pilnīgi cits radījums. Un Dieva vārds saka, ka mēs esam atzimuši no Dieva vārda sēklas, un Dieva vārda sēkla ir tā neiznīcīgā, tā mūžīgā, tā, kas sevī patur Dieva dzīvību, un viņš mūs atbrīvo caur šo izpirkšanu no visām grēku sekām. Bet pamazām, es tagad gribu nākošo teikt, lai ir tā kā solis pa solītim. Tātad Dieva vārds ir brīnišķīgā, dzīvā un paliekamā Dieva sēkla, kas ir neiznīcīga. Turpat 1. Pētera 1, 23. pāns, un tās ir tādas atslēgas rakstu vietas, ko tev vajadzētu zināt pilnīgi droši, kur atrast Bībelē vai vēl labāk no galvas. 1. Pētera 1, 23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Dieva vārds ir tik spēcīgs, Dieva vārda sēkla ir tik spēcīga, ka viņi nekad nezudīs. Mēs zinām, citā vietā rakstīts vai tajā pašā, kad zāle nokaust un novīst un arī pat zeme aizies bojā, bet Dieva vārds nekad nezudīs. Un Dievs vienmēr savu vārdu piepildīs. Un ja viņš ir sacījis, ka Jēzus nesa mūsu slimības un mūsu sāpes, un tas bija uzlikts viņam, lai mums nebūtu jācieš, tad mēs varam droši zināt, ka Dievs savu daļu piepildīs. Paskatīsimies mazliet to mūsu daļu. Sēkla atražos tikai tad, ja tā nepārtraukti atrodas zemē. Iedomājies dabisko sēklu. Piemēram, ja tu ieliec, kaut vai tādu, kas ātri uzdīgs dzirni, tu ieliec zemē, potenciāli izmērcētu, lai viņš ātrāk uzdīgtu. Ja tu katru dienu iesi un izņemsi viņu ārā no dobes, apskatot, vai viņš jau ir uzdīgs vai nav, tad visticamāk, tad viņš nekad neuzdīgs, jo tu viņam neļauj iesakņoties, tu viņam neļauj, kā lai to pareizi saka, izirt tajā zemē, kas dotu jauno dzīvību, lai var asins izspraukties un jaunā dzīvība, nevis lai būtu vecs zirnis un uzlabots, bet lai pilnīgi jauns nāktu ar pilnīgi jauniem augļiem. Un tāpat tas ir ar Dievu vārdu, vēl svarīgāk. Tāpēc Jēzus saka par dažādām sirds zemēm, kur iekrīt tā Dieva vārda sēkla. Tad, kad Dieva vārds mūsos ir iekrits, tieši šis vārds par dziedināšanu, mums ir jārūpējas, lai mēs viņu nerautu ārā. Un izlasīsim ļoti spēcīgu rakstu vietu pamācības 4, Salamana pamācības 4, un 20. un 21. un 22. pāns. Mans dēls, un, protams, arī meita, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai runai pretī, lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka, saglabā tos savā sirdī. Saka pēc manis, man ir jāsaglabā, man ir jāieslēdz
Dieva vārds savā sirdī. Es to nedrīkst ļaut raut ārā, jo viņš paskaidro, tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visam viņu ķermenim, kas dziedina. Redz, cik brīnišķīgi. Ja es Dieva vārdu ieslēdzu savā sirdī, ja es neļauju šaubām un neticībai, masticībai to izraut ārā, bet es ieslēdzu, ka viņš dziļi, aleluja, viņš dziļi iesakņojas manā sirdī, un tad viņš nesīs augļus, pilnīgi noteikti. Un tāpēc mums ir jāsaprot, kas mums pieder Jēzu Kristu, ko viņš ir izpircis, ko viņš ir samaksājis, lai tas būtu mūžīgi, tas Dieva vārds ieslēgts mūsu sirdī pa visām jomām, bet šī reizē mēs runājam tieši par dievišķo dziedināšanu. Tātad, Jēzus mūs izpirka. Tās ir divas lietas, gan mūsu garu, lai mums nebūtu jāiet mūžīgā pazušanā, un lai mēs varētu dzīvot grēka brīvu dzīvi, lai mums būtu jau šodien pieeja pie debesu tēva. Tātad garam mūsu izpirkšana, gan arī ķermenim. Saka pēc manis, izpirkšana ir gan garam, gan ķermenim. Un tātad ķermenim tas nozīmē veselība. Slimības ienāca ar grēku. Paskatīsimies Romiešiem 5:12. Romiešiem 5:12 mums visur ir jāmeklē un jāiepazīst šī Dieva vārda atklāsme, lai mēs varam visus augļus baudīt savā dzīvē. Romiešiem 5:12. Un kaut arī tu kādas lietas esi dzirdējis, es ticu, ka šodien, tāpat kā man vakar nāca, pilnīgi jauna atklāsme, balstoties uz visu jau, kas bija sēdz manā sirdī iekšā, un pēkšņi tas plūst pāri, kā eksplodē tas vārds. Un te var eksplodēt, viņš jau vēl tas nav bijis līdz šim. Romiešiem 5:12. Viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks, un ar grēku nāve. Tātad, nāve ienāca ar grēku. Saka pēc manis, nāve ienāca ar grēku. Slimība ir nāves pirmsākums. Ja tavs ķermenis tev neatveseļot ar Dievu iestādītu imūnsistēmu, vai ar vienalga, ko tu stiprini, lai atveseļotos ķermenis, tad galā tā slimība aizies līdz nāvei. Slimība ir nāves iesākums. Bet mums ir zināms, ka Jēzus ir tātad samaksājis par šo grēku, jo viņš saka, ka Ādams bija, Jēzus ir otrais Ādams, jo pirmais Ādams grēkoja un visas grēka sekas, bet par Jēzu ir teikts, ka viņš ir tas otrais Ādams, halleluja! Un visu, ko pirmais Ādams ēdenē pazaudēja, Jēzus caur savu izpirkšanu, caur Golgātas upuri, caur savu krusta nāvi, visu viņš mums ir atdevis atpakaļ. 2. Korintiešiem 4:11 ļoti jauki saka, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā ķermenī. Šodien mēs īpaši runājam par veselību, par dzīvību, par atveseļošanu ķermenim. Tātad mūsu ķermenī Jēzus ir sagādājis, ka var plūst dievišķīgā dzīvība. Un zinot to, ka Jēzus ir samaksājis, man grēki ir piedoti, es esmu Dievam patīkams, mana identitāte ir Jēzu Kristu, pilnīgi jauns radījums, manī plūst Dieva dzīvība. Saka pēc manis, manī plūst Dieva dzīvība. Saka pēc manis, manī plūst Dieva veselība, manī plūst Dieva spēks. Tas ir Jēzu Kristu. Es esmu savienots ar īsto vīna koku. Manī plūst Dieva dzīvība. Aleluja! Es esmu spēcīgs Jēzu. Es ņemu savu dzīvību no Jēzus. Es savu veselību ņemu no Jēzus. Es esmu jaunais radījums. Aleluja, Jēzu! Tevi esmu pilnīgs, es esmu dziedināts, un es saprotu, ka daudzi jau satver šī brīdī, es esmu dziedināts tagad, jo manī plūst Dieva dzīvība, manī nedarbojas slimības, slimības ir no grēku un nāves likuma, es nepiedaru grēku un nāves likumam, es piedaru dzīvības gara likumam, Kristu Jēzu, Romiešiem 8:2. Un tādā sakarā es gribu dot to attēlu, kas mums ir dots viens no attēliem vecajā derībā par to, ka bija pravietots jau, ka Jēzus
nesīs mūsu slimības un sāpes, ka viņā mums būs dziedinājums. Un tas ir attēls par paskā jēru. Un es šodien nelasīšu to visu situāciju, tu pats savā laikā izlasi. Tas ir 2. Mūzes 12. nodaļa, un tu visu nodaļu var lasīt, īpaši 27. pantā. Un tātad, kad Izraels dzīvoja, es pieņemu, ka tu zini daudz maz Dieva vārdu, ja ne, tad lasi no 1. Mūzes grāmatas līdz 2. un tad tev būs jau diezgan skaidri. Un tad, kad Izraels dzīvoja Ēģiptē, un viņi bija verdzināti, īpaši pēdējā laikā, kad Mūzes gāja pēc Dieva pavēles pie faraona un runāja, lai atlaiž tautu, lai viņi var iet tūkstnesī kalpot Dievam, faraons vēl lielāks nastas uzlika Izraēla tautai, un tie vagari vēl vairāk viņus sita un dzina tajos darbos, un viņu ķermeņi bija novārguši, viņi bija sasisti, viņi bija slimi, un noteikti tur locekļi bija traumēti, bet Dievs bija pateicis, ka pirms šīs iziešanas ir jānokauj jērs, un viņu sauca paskā jērs, jo, ja mēs skatāmies, ko tas nozīmē, paskā ir nozīmē pagāja garām, aizgāja garām. Mums latviešu valodā nav tāds skaidrs tas tulkojums, bet vienkārši uzticies, ka tas paskā nozīmē aizgāja garām. Kas aizgāja garām? Tas pirmdzimušo maitātājs, ko Dievs bija atļāvis, lai nogalina visus pirmdzimtos, gan cilvēkus, gan lopus. Un Dievs teica, nokaujiet to jēru, un viņa asinis uzsmērējiet uz logu palodām un uz durvju stenderēm, un tad tas pirmdzimušo maitātājs jūsu namiem ies garām, tur, kur viņš redzēs tās asinis. Bet tā vēl nebija dziedināšana, tas bija tādēļ, lai būtu šī izpirkšana, kad tu netiec nogalināts fiziski, bet tad bija jāēd tas jērs, un tad, kad viņi uz uguns ceptu, un tad, kad viņi ēda šo jēru, caur šo jēru ienāca fiziskā veselība, fiziskais dziedinājums un spēks ķermenī, jo vēlāk mēs lasām arī Dāvids atsaucās uz to, ka nebija neviena slima, neviena vāja, neviena gurdena nebija, ka viņi varēja visi celties un doties tūkstnesī pilni spēka, ar mantām, ar tām, kuriem viņi bija apzaguši eģiptiešus un, protams, ar savām personīgajām kādām lietām, ko viņi ņēma līdzi. Tātad viņi ēda šo jēru, un paskā jērs tas ir simbols Jēzum Kristum, jo apostols Pāvils atsaucās uz to, kad viņš saka, ka Jēzus Kristus ir jērs upurēts par mums, un 1. Korintiešiem 10 no 16. panta tur ir arī par vakarēdienu, ko mēs tūlīt skatīsimies. Un šodien tas tuvākais, kas ir šiem paskā svētkiem, mums nav jāsvin tā kā jūdiem, jo mums ir jaunā derība, bet Jēzus Kristus ir mūsu paskā jērs, kas ir par mums upurēts. Un vakarēdienā, tad, kad mēs ņemam maizi un ņemam šo biķeri, tātad biķers ir Jēzus Kristus asins, kas mums šķīsta un dod šo pestīšanu garam, dzīvību garam, bet šī maize, ko laužam, tā ir Jēzus Kristus miesa, kas tika lausta, ka viņš tika sists un spīdzināts un pilnīgi sasists, viņa ķermenis sadragāts ar visām tām pātagas, ar tiem sitieniem, ka tā ir mūsu dziedināšana. Un tad, kad mēs nākam pie vakarēdiena, uzšķirsim tagad to 1. Korintiešiem 10.16. 1. Korintiešiem 10.16, kur apostols Pāvils brīnišķīgi pastāsta par šo vakarēdienu. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Liksim tā kā pozitīvu apgalvojumu. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, ir savienošanās ar Kristus asinīm. Maize, ko laužam, ir savienošanās ar Kristus miesu. Tātad, Kristus nav slims. Viņš cieta mūsu slimību dēļ, bet tad, kad mēs
ņemot vakarēdienā šo maizi, mēs savienojamies. Viņš arī raksta kādās citās vēl tur vietās paskaidro, ka tad, ja tu ēd no elku upura mielas, protams, ka mēs neēdam, bet viņu laikā, kad cilvēki ēda šos mielas, viņš saka, tad tu savienojas ar tiem elkiem, kas nav nekāda dzīvie, bet tu ņem dalību ar dēmoniem. Bet mēs, ņemot šo maizi vakarēdienā, kas ir Kristus miesa, mēs savienojamies ar Kristu, un viņa dzīvība plūst mūsos, viņa veselība plūst mūsos, viņa spēks plūst mūsos, un tāpēc ir tik ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs pārbaudam sevi tad, kad mēs nākam pie vakarēdienu. Un apostols Pāvils arī saka, tāpēc, ka jūs nepārbaudat sevi, tāpēc, ka jūs nesaprotat, kas ir Kristus miesa un kas ir Kristus asins, ka kaut arī jūs nākat pie vakarēdienu, bet jums tas neko nelīdz, dziedināšana neienāk jūsos, jo jūs nesaprotat. Bet tagad ir tas, kad es varu mācīt, un lai tu vairāk saprastu to, es mazliet atkāpšos atpakaļ. Tātad, mēs neesam vairs grēcinieki. Mēs nedzīvojam grēkā. Tev ir pilnīgi droši jāzina, ka tu nedzīvo grēkā. Ka tu nenāc pie Dieva, piedod, sagrēko atkal, piedod, sagrēko atkal, piedod. Tad tu nevari sevi vispār ieraudzīt, ka tu esi svētais. Tu visu laiku redzi sevi kā grēcinieku, bet nedzīvo grēkā. Dievs ir sagatavojis, lai tu nedzīvot grēkā, un tam tev vajag Dieva žēlstību, lai tu nedzīvot grēkā. Un tad, kad tu nomani, ka tu to saproti, ka priekš tevis ir nepieciešama Dieva žēlastība, lai tu nedzīvotu grēkā, lai tu būtu tas šķīstais un svētais radījums, kuram ir visi ieguvumi, kurus Jēzus ir izpircis. Un tur ir gan garīgā dzīvība, tātad mūžīgā dzīvība, gan pilnīga veselība tavam ķermenim, jebkāda slimība, kas nāktu, tu to Dieva spēkā vari atraidīt un ņemt šo vakarēdienu, savienoties ar Jēzu. Un arī pilnīgs apgādājums, nekādu baiļu, vienmēr Dievs tev apgādās. Tu esi brīnišķīgais Dieva bērns, tu esi viņa rokās, bet tu nesamaitā šo savu jauno radījumu ar to, ka tu dzīvo grēkā un neatsakies no tā grēka, vai arī, kad pavirši un man jau nevajag Dieva žēlstību, es pats varu izdarīt to savā spēkā. Te būtu tik ļoti, ļoti daudz tās jomas, kuras skatīt, bet es gribu paturēt šo dziedināšanu tieši galveno. Un tad, kad tu zini, es nestaigāju grēkā, es esmu Dievam pieņemams, Dievs mani mīl, protams, man pierāk šī dziedināšana, un tev ir kaut kas varbūt, kas tev ir izšaubījis, varbūt nav tik stipra ticība, varbūt kaut kāda simptoma vai kas, un tad, kad tu nāc atkal pie vakarēdienu, tu saki, kungs, paldies, es nestaigāju grēkā. Paldies, ka es nestaigāju grēkā. Man ir piedots, tas ir jādara pirms vakarēdien. Man ir piedots, es esmu atpirkts, es esmu šķīsts. Tu esi samaksājis par maniem grēkiem, un es tagad savienojos ar tevi kā tādu apstiprinājumu, ka tava dzīvība ir manī. Un es saprotu, ka tāpēc arī Smits Viglsfords, ka viņš ņēma vakarēdienu katru dienu, lai katru dienu sev atgādinātu, es esmu pestīts, grēks vairs nevalda pār mani, un cik es tagad dzīvoju, es dzīvoju Kristus žēlastībā. Un tad, kad tu dzīvo Dieva žēlastībā, kad tu apzinies, cik ļoti tev nepieciešama Dieva žēlastība, lai tu varētu dzīvot šo šķīsto dzīvi, tad tu pilnīgi citādāk sāc skatīties uz māsām un brāļiem draudzē, vai kuri citās konfesijās, jo tu zini, ka arī viņiem tā pati žēlastība, kas tevi tur pieņemamu Dievam, ka tevī var būt Dieva dzīvība, tāpat arī tam brālim vai māsai ir. Mums ir vairāk jāierauga, kungs, dod mums to atklāsmi, ka mēs varam ieraudzīt, ka ja mēs dzīvojam tavā dzīvībā, mums ir milzīgi ienākumi, visi ieguvumi mums ir no Dieva vārda, visi apsolījumi, ja mēs dzīvojam tavā žēlastībā. Tas nozīmē, ka nevis, ka tu pats savā spēkā ierauga, es esmu tīri labs, es jau ar to tiek galā, es esmu labāks par kādu citu cilvēku, nē, bet lai iegūtu un staigāt šajā dziedināšanā, kas ir
samaksāta, ko Jēzus ir izpircis, tas ir izpirkšanā iekšā, lai dzīvotu tajā. Mums ir jāapzinās, ka tas mums ir tikai Jēzu Kristu, un tāpat kā man ir Jēzus vajadzīgs, lai es varētu dzīvot svētu, šķīstu, Dievam patīkamu, nošķirtu dzīvi, tāpat Jēzus ir vajadzīgs kādam citam, un tas mums nedod nekādas tiesības paaugstināties vai uzskatīt sevis kaut kādu svētāku un pārāku, bet es ieraugu sevi, Kungs, tavā žēlastībā es stāvu, bezgrēcīgs, svēts, pilnīgi pieņemams. Tev, mana identitāte ir tevī, mana pagātne, visa ir dzēsta, tā vairs nav. Es piedodu tiem, kas sāpina mani, es piedodu tiem, kas grēko pret mani. Es nestaigāju tiesāšanā, es nepieprasu no citiem, es pieprasu no taviem apsolījumiem to, ko tu esi sacījis. Un mums ir jādzīvo šajā žēlastībā. Un tad, kad tu sevi vari ieraudzīt šī žēlastībā, kad tu esi pilnīgi taisnots, ka tu negrēko, tu nedzīvo grēkos, tad tu ieraugi, ka Dieva atpirkšana par tavām slimībām viss ir sagatavots, un tu uzņem sevī šo Dieva dzīvību, jo tu nedzīvo savā spēkā, bet tu dzīvo Dieva spēkā. Lūksim tagad. Mīļais Kungs, es tev pateicos par katru vienu, ka šis vārds ieslēgts katra viena sirdī, netiek izrauts ārā ar šaubām, neticību vai masticību, bet ka katrs viens ieslēdz tavu vārdu savā sirdī, lai to paglabātu, kamēr tas iesakņojās un nesa augļus. Paldies, ka mēs esam pilnīgi atpirkti, pilnīgi taisnoti, pilnīgi šķīsti, pilnīgi svēti, ka mēs nedzīvojam grēkā, bet mēs esam savienoti ar tevi. Tava dzīvība plūst mūsos, tavas asinis plūst mūsu asinīs, mūsu asinis ir veselas, jo tajās ir Jēzus asinis, un Jēzus asinis atveseļo manas asinis, Jēzus ķermenis atveseļo manu ķermeni, jo es uzņemu Jēzus ķermeni. Varbūt tev pēc šīs nodarbības vajag ņemt vakarēdienu, pateikties par Dieva dzīvību, kas tevī rosās. Aleluja! Turpini dzīvot Dieva vārdā, turpini ņemt visu no Dieva vārda. Tas pieder tev. Tu esi šķīsts, tu esi perfekts, tu esi pilnīgs, bet tikai Jēzu. Atgādināšu, ja Dieva vārds tev ir svētījis, dod viņam pateicību arī ar savu ziedojumu. Tur ir pierakstīts virsrakstā arī konta numurs, kur tu vari kā pateicību un Dieva darbu atbalstot ziedot Rīgas draudzes kontā. Visus šos raidījumus, kas mums ir bijuši 7, un rīt, ja Dievs vēlēs, būs 8. pēdējais šī etapā, un ja Dievs vēlēs, būs nākošajā gadā atkal kāds etaps ar šiem dziedināšanas semināriem, bet ticam, ka rīt būs tātad pēdējais, pieslēdzies rīt, esi sagaidošs, lai mēs varam noslēgt šo vienu etapu ar ticību un ar dziedināšanu. Rakst savus dziedināšanas liecības, raksti, kur sāpes ir pārgājušas, raksti, kur Dievs tev devis atklāsmi, lai mēs visi kopā varam slavēt Dievu. Un tātad YouTube kanālā, Rīgas kanālā, tu varēsi redzēt kopā visus šos raidījumus noskatīties, un esi svētīts, paglabā Dievu vārdu savā sirdī. Jēzus vārdā. Āmen!